Cik daudz uzturbagātinātāji tiešām balstās pētījumiem? Īstenībā to var izpētīt jebkurš cilvēks pats. Pirms viņš pērk produktu, viņš vienkārši var iet tādā saitā kā PubMed. Google iestot PubMed atradīs ar zinātnisko pētījumu datubāzi. Un tur ierakst uzturbagātinātāju aktīvo vielu, teiksim, magnīja izglicināts, un to būs tūkstošiem pētījumu. Tur tiešām tas nav tās izteiciens, tur tiešām būs tūkstošiem pētījumu. Es tiešām tur nevienreiz nācu Jo tur ir apkopot visi pasaules zinātniskie pētījumi. Tur ir miljoniem pētījumu. Tā kā, ja tu paņem kaut kā tādu zināmu lietu, kā, teiksim, magnīja izglicināts, būs tūkstošiem par viņu. Nu, vienkārši paskaties. Protams, tur tā zinātniskā valoda nav vienkārša. Bet ko tu izdari? Tu nokopē pētījumu, iemet ChatGPT un uzrakst viņam. Iedod man par šo secinājumu vienkāršā valodā. Viņš to iedos. Tā kā agrāk vēl no PubMed pētīt bija tiešām grūti, jo tur sarakstīts ir diezgan sarežģīti, tad šobrīd, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Tu pārmet tekstu ChatGPT, viņš to uzreiz parādīs, un tu sapratīsi, vai tiešām tā aktīvā viela kaut ko dod.